tev kā režisoram, vai tu redzi līdzības starp izrādes veidošanu un uzņēmumu veidošanu? Tā bija man ļoti dārga universitāte. Kā tu cenos savu pakalpojumu? Kas ir tie faktori, kas ietekmē tev cenu vai nosaka? Pēc būtības visu laiku ir jātestē. Gūst ienākumus no biznesa, kas ir runas skola, un ieguldi tos ienākumus pavisam citā sfērā. Kāpēc? Kāda ir tā motivācija? Tā dzīvokļa cenas Valmierā kāpa 3 reizes. Tad šobrīd, kad runas skola ir 2026. gadā, kas ir tas lielākais izaicinājums, ar ko tu saskaries? Čau! Mani sauc Santa, un es esmu viena no Pas Finance līdzdibinātājām. Mēs esam vienīgais uzņēmums Latvijā, kas piedāvā viselastīgāko finansējumu uzņēmumiem. Un Pas Finance podcasts ir par naudu, finansēm, biznesu, veiksmēm un arī, protams, neveiksmēm. Un šodien pie manis ciemos ir cilvēks, kurš pēc manām sajūtām ir labākais pārdevējs, jo es kā pircējs nejūtu, ka viņš man pārdod. Viņš ir ne tikai labs pārdevējs, bet arī režisors, runas skolas dibinātājs un īpašnieks Viesturs Meikšāns. Čau, Viestur! Jā, čau, Sants. Mēs ar tevi iepazināmies, manuprāt, pirms 2 gadiem. Tavās apmācībās publiskās runas. Jāsaka, ka tās apmācības ir super foršas. Es īstenībā visiem viņas iesaku, bet jāsaka, ka tās ir arī tādas izaicinošas patiesībā. Ja? Bet viņas nodara jebkurā dzīves situācijā, jo komunikācija ir mūsu neatņemama dzīves sastāvdaļa. Bet ko es gribētu uzdot tev? Es gribētu saprast, Viestur, kā tev izdodas būt tādam pārdevējam, ka es kā klients nejūtu, ka tu man kaut ko pārdod. Jo faktā tās nav tikai manas sajūtas, to arī apliecina pēdējais tavs pasākums publiskais, kur tu pulcēji 500 cilvēkus. Jāsaka, tas bija arī maksas pasākums. Kā tev tas izdevās un kā tu esi tik labs tajā jomā? Nu, es nepiedzimu kā pārdevējs, vispār es sevi neasociēju ar šādu te nosaukumu. Bet es diezgan daudz mācos un studēju un testēju un vienmēr ņemu vērā rezultātus. Tā varbūt ir tā galvenā lieta. Es pieņemu lēmumus tikai balstoties faktos un rezultātos. Man ļoti patīk sekot Facebook reklāmu statistikai. Man patīk, ka es redzu kaut kādas mazas mikroskopiskas izmaiņas veidā, kā es uzrunāju auditoriju un kā tas pēc tam atsaucās arī uz rezultātiem. Un es to visu dokumentēju, man diezgan pamatīgi Excel palagi un tādā veidā es mēģinu atrast vienmēr to zelta vidusceļu. Jā, par šo te lekciju 500 cilvēkiem es pats biju ļoti patīkami pārsteigts. Es nezināju, ka Latvijā ir iespējams par publiskās runas jautājumiem dabūt pilnu zāli ar 500 cilvēkiem. Tur bija vairāki faktori, arī cenas faktors, tomēr 20 eiro laikam vairāk neskaitās īpaši dārgi, bet tajā pat laikam tas uzrunāšanas veids mājaslapā arī nostrādāja aktuālu tēmu komunikācijā, tad problēmas vārds, uztraukums, jeb stress, arī jau kā viens no tādiem mārketinga pozicionēšanās mehānismiem. Daudzi komponenti sastājās pareizā veidā, un plus arī es teiktu, daudz cilvēki teica reklāma un e-pasti, kuros es virsrakstā pieminēju vārdu atgādinu, mēs tiekamies pēc 2 dienām pulkstenis tikos un tikos. Un daudz cilvēki teica, man tu radīja sajūtu, ka es kaut ko esmu palaidusi garām un man ir kaut kas ieplānots un jābūt to pasākumu. Līdz ar to viņi iedziļinājās tajā jautājumā un atnāca. Labi, bet nenovērtēju par zemu sevi, jo, ja man tagad būtu jāsavāc auditorija no 500 cilvēkiem uz bezmaksas pasākumu, es neesmu droši, ka tas man izdotos, ja, bet tev izdevās arī pa 20 eiro. Tā kā tas tomēr ir maksas pakalpojums cilvēki, ja maksā, tad viņi tā kā, uzņemās atbildību par to un tā kā plāno arī apmeklēt. Bet mans otrs jautājums ir varbūt par to, vai komunikācijai ir liela nozīme pārdošanā un tajās sajūtās, ko tu radi potenciālam klientam, jo būšu godīgi ar tevi komunicējot, man nevienā brīdī nerodas sajūta, ka tu man kaut ko pārdod, bet tu reāli aktīvi pārdod. Bet man ir tāda sajūta, ka es vienkārši gribu būt tavā enerģijas lokā. Kā panākt to? Tagad tas komunikācijas veids, par ko tu pašlaik runāji, drīzāk tāds 1 pret 1 vai 1 ar auditoriju. Tur ir visādi triki un arī visādas metodes un arī sajūta un attieksme, kādā tev pašam kā runātājam jābūt. Man viena metode ļoti patīk, viņa saucās unselling. Tas nozīmē to, ka tas arī no Aleksa Kormozija grāmatām nāk. Pasaki, ko nedarīt. Un es, piemēram, Santa, tev noteikti nevajag darīt to.
tādā mirklī es radu sajūtu, ka tu vari man uzticēties, es izveidoju savu kompetenci, un pēc tam es tev iesaku, ko vajag darīt. Nu, tas ir tāds viens mikroskopisks paņēmiens arī no tādu triku vācelītes, bet dalīties savā pieredzē, es esmu jau to darījis, kur man ir labi rezultāti, tāpēc arī tev, es rekomendēju vai sniedzu padomu, arī rīkoties līdzīgi, ja tev tas interesē. Vienmēr sakot, ir arī pāris grāvji, kā piemēram auseklīšu reklāmas no 90. gadiem, ja tevi interesē. Nesākat savējo pasākumu ar ja tevi interesē. Un tas uzreiz automātiski rada aizsardzības mehānismus. Un lēnām ir vienkārši jāklausās sevi, un vienmēr, kad mēs mēģinam uzrunāt vai stāstīt par saviem produktiem, uzrunāt autoriju, mums ir jāsaprot, kāds cilvēks reaģē. Tas ir vienlaicīgais process, kurš mums uzreiz dod atgriezenisko saiti. Un ir jāsaprot, tas cilvēks ir aizgājis aizsardzībā, vai viņš kaut kā jau ir kļuvis par līdzdomātāju tajā tēmā. Un tad jābūt klātesošam, ir jāklausās, ir jāvēro droši vien žesti, acu skatiens. Jā, un tur, kur ir tas cilvēks aiziet aizsardzībā, kaut kas nav izdevies, un mēs to vairs nedarīsim. Okay. Bet, tu pēc profesijas esi režisors, un jāsaka, man ir jautājums uzreiz, kā tu nonāci līdz runas skolai, vai tas ir tavs pirmais bizness? Jā, pirms 8 gadiem es ļoti gribēju izveidot arī savu teātru kompāniju, bet tad es izanalizēju situāciju Latvijā, tas ir vispār neiespējami. Kāpēc? Tāpēc, ka drausmīgi dārga infrastruktūra, tev tās telpas, kur būtu tas teātris, ir ārprātīgā mīras maksām, siltuma maksas, tur vienkārši nereāli tie cipari ir. Jo ienākumi no biļetēm ir niecīgi, to mēs varam redzēt arī pēc lielo profesionālo teātru ienākumiem. Man bija iespēja pasēdēt arī Kultūra Kapitāla fondā, arī teātru nozarē, un es redzēju arī aizkulises visiem tiem skaitļiem, kā mocās mazie teātrīši. Domāju, nē. Bet man tā motivācija izveidot kaut ko savu pārveidojās runas skolā, kur pēc būtības es pasniedzu arī režijas prasmes. Jā. Tā. Un uzņēmums dibinās 2019. gadā. Tas ir principā Covid laiks, ja varētu teikt, 19. 20. Pirms Covid, jā. Pirms Covid, jā. Un kā tev tas ietekmēja, kad ienāca Covids, vai tavs sākotnējais redzējums vēl joprojām ir īstenojies, vai tu tomēr nedaudz pamainīji, ņemot vērā Covid iestāšanos? Nē, Covid ietekmēja tādā ziņā, ka es nevarēju rīkot klātienes lekcijas un arī klātienes nodarbības, un es pārgāju uz webināru formātu, kas izrādījās ritīgi forši veiksmīgs tilts, lai es varētu tālāk darboties. Bet tās tēmas, kuras mēs varam attīstīt komunikācijas jomā, ir ierobežotas. Man sanāca 24 tēmas, es vienkārši vairāk nevarēju izdomāt, ko vēl varētu par komunikācijas jautājumiem uztaisīt, bet tādā veidā man sanāca arī vismaz digitālais materiāls, kopā 50 stundas. Man tas ir labs produkts arī tagad, vēl šodien. Tādā ziņā es esmu pateicīgs arī šai krīzē, kas notika 20. gadā. Labi, bet kā praktiski tu sāki? Tev ienāca ideja, kāda bija motivācija runas skolai? Ko tu gribēji ar to panākt vai dot sabiedrībai? Nē, motivācija bija dalīties ar to, ar savu vērtību, to, ko es varu sniegt. Un bieži vien režisori un tieši žurnālisti ir tie, kas var pasniegt publisko runu. Jo pēc būtības es sēžu zālē un mēģinu saprast, ko tas cilvēks uz skatuves mēģina izdarīt. Mans darbs vienmēr ir atgriezniskā saite. Tas ir tas, ko es vienmēr esmu darījis. Un es varu to iepakot arī lekcijas formātā, es varu iepakot to klātienes apmācībās, uz ko tu biji arī atnākusi. Un man nebija jāizdomā tas produkts, viņš jau principā eksistēja. Viņš tikai bija jāmonetizē un jāiepako pareizi. Un daudziem ir savs talants, jā, bet ne visi viņu var monetizēt. Pieņemsim, nepietiek jau tikai ar talantu. Kas tavuprāt ir tās prasmes vai tie knifi, kas tev palīdzēja, lai tu nonāktu, pieņemsim, līdz runas skolai, līdz pelnošam biznesam, izņemot tavu talantu un tavu prasmi? Starp citu, runas skola radās vienos biznesa kursos, manos pirmajos biznesa kursos, kurus es apmeklēju tajā 19. gadā, un tur bija izaicinājumi visādi dalībniekiem. Tur bija, piemēram, izaicinājums, tev ir nedēļas laikā jāatnes 500 eiro. Vienalga kā. Vienalga. Tu vari mazgāt mašīnas, ja vēlies uz ielas. Un es sapratu, ka es to uzdevumu varu izpildīt tieši ar individuālām nodarbībām publiskajā runā. Un man tiešām arī 5 dienu laikā es nopelnīju 500 eiro. Man bija pirmais klikšķis, ok, labi, es to varu. Un nākošais, ko tajos kursos mācīja, ir tērēt reklāmās, likt reklāmas, kas psiholoģiski bija ļoti sarežģīta barjēra, iekšēja barjēra.
tad, kad es 1 eiro Facebook reklāmas liku, man likās tā ir zādzība. Vienkārši es domāju, ak, Dievs, tiešām noskaitījās nost, pa 1 eiro tev visu laiku iet projām. Un tad tu nonāc līdz 5 eiro, kas bija tā barjēra, tad līdz 20, tad līdz 100, līdz 300, līdz 4000 dienā. Un tad, kad tu saproti to sistēmu, kad tur ir kaut kāda atdeve arī, tad tu gribi tērēt vairāk. Un principā tev tajos kursos, kad tev bija izaicinājums nopelnīt 500 eiro, arī radās runas skolas ideja. Ja? Es noticēju, ka tas ir produkts, ko ir iespējams monetizēt. Un kas bija tev pirmie klienti? Jo pirms runas skolas tu biji atpazīstams tādā, plašākā sabiedrībā varbūt. Tev bija jau kaut kāds publisks tēls? Kā režisoram. Režisoram. Kaut kādā ziņā, jā. Un kas bija tev pirmie klienti? Pirmie klienti nāca uz tādām plašākām atvērtām lekcijām. Tie bija gan uzņēmēji, gan pašvaldību, valsts institūcija darbinieki, es tagad tā īsti varbūt neatceros precīzi. Bet katrā ziņā tā auditorija īsti nav mainījusies. 80% interesantu ir dāmas. Es nezinu, kāpēc. Tu ar savu harizmu vienkārši paņems. Tas saka, tas ir tas, ka tu pārdod, nepārdodot. Mums liekas, mēs gribam būt tavā klātbūtnē un iemācīties tik forši runāt kā tu. Ko tu tie džeki nenāk? Džekiem ir atkal, vīrietis ar vīrieti tomēr kaut kur savā starpā konkurē, bet starp vīrieti un sievieti šī konkurence nav. Ja, pa lielam, un tad tur ir savādāks tās attiecības. Labi, bet tā proporcija arī tie 500 cilvēku lielajā lekcijā tomēr vairs nebija 80/20. Tur bija kaut kas 60/40, varbūt pa 50/50. Bija ļoti daudz arī kungu. Jā, okay. Kaut kas mainās iespējams, jā. Jā. Un tagad, kad tu tikko sāki, kas bija tavas lielākās grūtības, ar ko tu saskāries? Psiholoģiskās grūtības likt lielākus reklāmas budžetus. Saprast, kā uztaisīt landing lapu, mājaslapu. Tu to visu darīji viens? Jā, es to pats visu gāju cauri. Es noklausījos vienu podcastu no A līdz Z, tur bija 130 raidījumi par Facebook reklāmām. Wow. Tas bija Latvijas? Nē, tas ir kaut kāda viena skotu dāma no Skotijas, kur to visu stāstīja. Un es uzreiz gāju iekšā savajā Facebook menedžerī, testēju, kas ir jāķeksē, kas nav jāķeksē, un viņi ļoti smuki dalījās savā pieredzē. YouTube'ā ļoti daudz visu kaut ko varēja atrast, bet kopumā tas bezmaksas resurss podcastu formātā bija man visvērtīgākā universitāte šajā tēmā. Es nopirku arī pa 2000 kaut kādu kursu, bet tas nebija tik labs kā tas bezmaksas resurss. Lūk, un saprast, kā reklāmas taisīt, kā vispār veidojās tas mehānisms, kā tos faneļus, ja piltuvus uzbūvēt, un principā tādi biznesa pamati. Un kas pēc tam tie klienti pieteicās? Tev bija viņi jāapzvana, kā notika tālāk? Tu zvanīji klientiem vai potenciāliem interesantiem, vai tu tirgoji uzreiz web lapā produktu? Tur bija salinkots tā, ka viņi e-pastā saņēma uzreiz jau biļeti, un viņi zināja adresi un laiku, kad jāierodās, un tad visi atķeksēja, kad viņi atnāk, un tad viss. Un cik ilgi tu viens darbojies? Vispār es tāds vienīgs, esmu diezgan daudz un bieži. Varbūt tagad pēdējā laikā es ar komandu strādāju, bet kopumā es teiktu tā, es esmu 1 vai 2 komandā līdz 24. gadam, 24. gada vidum. Un tad es sāku apzināti būvēt savu komandu. Un kas ir tev šī brīža lielākie izaicinājumi, ar ko tu šobrīd saskaries? Toreiz tev bija viss jāapgūst, kā ir digitālais mārketings un kā piesaistīt klientus. Tad šobrīd, kad runas skola ir 2026. gadā, kas ir tas lielākais izaicinājums, ar ko tu saskaries? Es pats, tādā ziņā, kā es varu pavairot sevi, jo ir divi varianti šajā biznesa sfērā. Ir vai nu es palielinu cenu un palieku viens pats kā treneris, un visu laiku tikai cena auga un kaut kā būvēt to personal branding, vai arī ņemt treneru komandu, un tādā veidā tu jebkurā gadījumā zaudēsi kvalitāti, tas ir diezgan garantēti, un tādā veidā mērogoties. Un pagaidām es laikam eju tomēr tajā pirmajā virzienā. Latvijas tirgus kapacitātes griezti arī ir tā, ka jau jūt, kad atdurās. Jau ir vairāk apmeklējuši tavas lekcijas, jau mazāk cilvēku paliek, kas nav bijuši. Bet tomēr tas apgrozījums savu katru gadu, tas nozīmē, ka kaut kā mēs esam pareizi nosegmentējušies, bet es gribētu, lai es noteikti straujāk vēl, bet tas viss noteikti laikam tā kā tam jānotiek. Un
Par cenu. Kā tu izvēlēs, kā tu cenos savu pakalpojumu? Kas ir tie faktori, kas ietekmē tavu cenu vai nosaka? Pieprasījums, piedāvājums. Vecā ekonomika. Labi, Šis bet te līknes. pirmā cena, tu taču nezini, kāds ir pieprasījums. Kā tu noteici vispār cenu savam pakalpojumam? Tajā 19. gadā? Jā. Nu, tur bija, man liekas, 10 vai 15 eiro par vienu lekciju. Kaut kas tāds ļoti testējošs un taustošs. Bija 30 cilvēki atnākuši, bet tās reklāmu budžeti arī bija ļoti, ļoti niecīgi. Un tad, protams, bija tās klātienes grupas, kuras testēja, man liekas, sāku ar 200, 250 eiro, bet tā kā visu laiku grupas ir pilnas, tad man bija iespēja vēl palielināt arī šo te cenu. Pēc būtības visu laiku ir jātestē. Jātestē, tu principā pēc, tu tā kā pa kāpnītēm. Jā. Principā Lēnām virzies, garām, ieklausos tirgu. Un kādas pakalpojumus šobrīd runas skola piedāvā? Mums ir klātienes publiskās runas grupas, uz ko tu biji, tad 10 cilvēku sastāvā. Tad mums ir šīs te publiskās lekcijas, kas ir drīzāk šis te piltuvs, tas plašais gals, kur mēs iepazīstam vispār ar to domāšanas veidu un ar to, kādas problēmas mēs atrisinām. Ko mēs vēl darām? Mums ir arī abonēšanas sistēma, kur ir visi šie digitālie materiāli, praktiskās treniņu programmas, bet tas ir šādā gadījumā digitāli pieejams materiāls vairāk latviešiem, kas nedzīvo Rīgā un Latvijā. Tad ir 3 lieli šādi virzieni, un tad mums arī ir podkāstu producēšana arī ir. Un kas ir viss pelnošākais no šiem visiem pakalpojumiem? Viņi diezgan līdzīgi. Tiešām. Nu, kas ir top pirmie 2? Nu, principā ar uzņēmumiem mēs pārdod arī to pašu sistēmu, kas ir 10 cilvēku grupās, ko es arī pie sevis organizēju. Uzņēmumi un šīs te atvērtās grupas arī pie manis. Tā tie top produkti. Top produktiem. Ok. Un runas skolai, lai skatītāji labāk saprastu, cik liela ir runas skola, tad varbūt var pateikt aktuālo informāciju. Pagājuši gadu, kāds bija gads, kā jūs noslēdzāt, kāds ir apgrozījums? Pagājuši gadu bija 2025. gadā un cik komandu cilvēki jūs šobrīd esat? Jā, ja mēs bez PVN reiķinām, tad ir zem 400 000. Mums ir apgrozījums pagājuši gada rekordgads. Mēs baigi priecīgi par to esam. Komandā ir 5, 6 cilvēki. Kāpēc ir 5 līdz 6? Tāpēc, ka mums ir arī kaut kāda outsourcings ar darbiniekiem. Mums nevajag obligāti visus uzreiz uz vietas. Un mums ir tādi mērķi. Es jau sen esmu uzstādījis pa mērķi, mums jāatbūt 1 miljons gadā. Okay. Un tad mēs meklējam veidu, kā to izdarīt. Mums ir skaidrs, ko mēs protam, ko mēs varam izdarīt. Un jāoptimizē resursi un kaut kur gāzi jāspiež bišķiņa aktīvā grīdā. Ir jautājums, vai to ir iespējams Latvijā izdarīt. Man kaut kā iekšē liekas, ka ir iespējams. Te redzēs. Ok, bet kādā laika periodā tu gribi sasniegt 1 miljonu? Šogad es gribēju. Tas ir 2025. gadā, ja? Vai 26. Nē, 26. gadā. 26. tu gribi, ja? Ok. Tā kā tu pats teici, tu labprāt strādā viens pats, un šobrīd tev ir komanda. Kādi ir tie izaicinājumi, ar ko tu šobrīd saskaries strādājot, algojot cilvēkus, veidojot komandu? Ļoti precīza funkciju deleģēšana, ļoti skaidrs spēles noteikums, spēles tie kritēriji, ko mēs sagaidām. Ir īpaši tie pārdošanas cilvēki, tur visam jābūt ļoti caurspīdīgam tam procesam. Un tad, protams, arī automatizācija, kaut kāda sistematizācija, tā, lai mēs noņemtu kaut kādus liekos darbus no pleciem. Es teiktu, ka man tagad tās komandas mehānisms ir diezgan labi ieļots. Es apmēram visi zinu, kas katram ir jādara. Ir atrast labi speciālisti savās sfērās. Mums ir ļoti svarīga sociālo mēdīju klātbūtne. Mēs mēģinām būt visur, mēs mēģinām publicēties katru dienu. Tas ir mežonīgs darbs. Un arī savu podcastu veidošana, kas ir, kā tu labi saproti, ir svarīgi, bet ir izaicinoši, ja, kaut kādā ziņā. Un tā, jā. Jautājums ir par savu biroju telpām, vai tās ir vajadzīgas, vai tās nav vajadzīgas. Katrs no mājām, tā kā varētu strādāt? Arī varbūt, arī tāds formāts. Kaut kas ir forši, protams, tajā komunā un tajā visā pasākumā, bet ja mēs paskatāmies Excelītī izdevuma pozīcijām, tad nevienmēr tas office ir tas plusiņš.
Jā, piekritīšu tev par to, ka uzņēmējiem ir skaidri jādefinē darbiniekam uzdevumi, jo arī mūsu tāds varbūt klupšanas akmens, ka man sākotnēji liekas, viņš taču saprot, viņš taču domā tieši tāpat kā es, ja, kad nedaudz plašāk ir jāpaskatās, ja, bet nē, viņš nedomā tā kā tu, ja, jo viņš nevar domāt kā uzņēmējs, ja, jo līdz ar to, jā, tas ir tas, ar ko droši vien visi saskarās jaunie uzņēmēji. Un otrs par ofisa telpām. Tev ir jāpamēģina īstenībā, lai tu saprastu, kas ir labāk, bet es droši vien esmu vairāk par to. Es esmu strādājis gan no mājām, kad es iepriekš strādāju algotā darbā, gan arī tagad, kad mēs strādājam postfinansā, un es viennozīmīgi varu teikt, ka cilvēks var sakoncentrēties, ja tā, ka viņš ir sakoncentrējies, viņam ir atbilstoša darba vide. Bet mājās mēs jau tā kā nesataisamies, ja, un tad mēs arī tādi visu dienu tur arī peldam nesataisīšies, ja, un arī tie darbi ir tādi nesataisīšies, ja. Vienkārši no personīgās pieredzes var pateikt, ka droši vien man labāk strādā office, jo es zinu, ka šī ir darba vide, un tad attiecīgi tā visa gaisotne arī to rezultātu palīdz sasniegt, ticamāk. Bet tev kā režisoram, pastāsti lūdzu, vai tu redzi līdzības starp izrādes veidošanu un uzņēmumu veidošanu? Kas tur ir līdzīgs vai kas ir galīgi pretējs? Jā, tur ir lomas, jā, un tur ir aktieriem arī jāzina ļoti precīzi, kas viņiem jādara. Aktieriem ir ļoti svarīgi pamatojums, tagad tev ir jāpamato iemesls, kāpēc tev tas ir jādara. Tu nevari vienkārši teikt aiziet pa labi vai aiziet pa kreisi. Ok, tā kā motivācijas jāskaidro loģika. Uzņēmējdarbībā es arī cenšos šo te pašu ieturēt, tādu pašu virzienu. Tā lielā starpība ir tāda, ka tomēr teātri direktors ir tas finansētājs, un viņš mani visu laiku ierāmē. Viņš man saka, cik būs tev izrādes budžets, un tad attiecīgi man tie visi mākslinieciskie mērķi ir pakļauti šim te uzstādījumam. Uzņēmējdarbībā man ir lielākā atbildība pašam par tiem rezultātiem. Es varu kaut kādās riskēt kaut kur vairāk, un tad skatīties, kādi būs tur rezultāti. Bet no organizēšanas viedokļa precīzi tas pats. No riska viedokļa teātrī es principā varu riskēt vairāk, jo es neuzņemos atbildību tādā tiešā veidā. Tas tomēr ir teātra direktora darbiņš uzņēmējdarbībā. Ja tev iet mīnusos, tad ir rauz, tu nevari par naktīm gulēt vairāk, un tu saproti, kaut kas ir jādara, un tev algas ir jāmaksā, tu nevari nemaksāt algas. Tad tu uzņēmējdarbībā pats esi atbildīgs par finansēm. Faktā par rezultātu, cik tev kontā ienāks nauda. Tu esi atbildīgs par katru to. Bet mēs tagad tieši forši pārējām uz naudas jomu. Kāda ir tava attieksme vispār par naudu kā cilvēku? Tu baidies no naudas, vai tu esi tāds, tu labprāt riskē ar naudu, vai tu tieši pretēji krājies? Kāda ir tava tā domāšana par naudu? Man ir kombinācija no daudzām lietām, ko tikko nosauci. Es esmu gan krājējis, kaut kādā laika posmā es esmu pamanījis, ka man tas uzmanības resurs ir uz 2-3 gadiem. Tur es varu nofokusēties un kaut ko sāk krāt. Bet tajā pat laikā es esmu diezgan liels riskētājs un avantūrists. Man patīk pieņemt emocionālus lēmumus saistībā ar naudu, un tas ir klupšanas akmens. Un to es ļoti labi esmu apzinājies. Ar nepareizām investīcijām, ar diezgan kaut kādu naudas līdzekļu zaudēšanu, neapdomības pēc. Es gribētu būt vēl finansiāli vai disciplinēti šajā tā konkrētajā jautājumā. Un tad, kad tu sāki runas skolas biznesu, vai tev bija nepieciešama finansējums vai papildus tāda kā ieguldījumi tajā biznesā tieši no naudas viedokļa? Nē, tur viss no nulītes ir tas bootstrappings tīrā veidā. Mēs visu no nulītes paši ar saviem resursiem, nekāds kredīts, nekāda aizņēmuma nebija. Bet tāpat tev taču vajadzēja kaut kādu savu uzkrājumu, ja nelielu, lai to varētu sākt, vai tur pilnībā neko nevajadzēja principā. Un to jau taču vajadzēja mārketingam, labi, tu sāki tur pa bišķiņam, ja? Nē, tur es vēl aktīvi iestudēju izrādes, un man naudas plūsma nāca arī tomēr no teātra un izrāžu ienākumiem, bet vienā mirklī runas skolas ienākumi bija līdzvērtīgi, un tad sāka arī pāraugt teātra ienākums. Ok. Un šobrīd, kā ir šajā biznesā, kā tu redzi, lai tu attīstītos un augtu, tev ir nepieciešams papildus finansējums, vai kā tu menedžē finanses? Papildus finansējums būtu nepieciešams tikai tad, kad tev ir atstrādāts, pārbaudīts modelis, tā kā biznesa modelis, biznesa princips.
kuru tu pēc tam vari reizināt un mērogot. Es tev godīgi pateikšu, es pašlaik nezinu, kā mērogot to Latvijā. Man ir tikai stratēģija par manām tām nozarēm, uzņēmēji kā klienti, atvērtās grupas, podkāsti un digitālais lekcijas. Bet, lai es kaut kur tur varētu tā mērogot un aizņemties speciāli, es teiktu, ka nē, šis biznesa modelis Latvijā tāds, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Un es visu laiku domāju par to, jo es tomēr esmu no 19. gada tajā biznesā, un es nevaru saprast, vai tad tiešām mēs nevaram atrast kaut ko, kas ir replicējams, bet beigās mēs nonākam pie secinājuma, ka vienīgais ierobežotais esmu es, mana klātbūtne. Ja mēs gribam kaut ko mērogot, tad tas ir vienīgais abonēšanas sistēma, kur manai klātbūtnei nav jābūt, bet Latvijā ir diezgan liela problēma sabiedrībā ar abonēšanas sistēmas produktiem. Vismaz man pašlaik ir tāda sajūta. Ļoti grūti ir pierunāt cilvēku, ka tas ir izdevīgāk. Tas patiesībā tiešām ir izdevīgāk. Ja tās laikam sajūta atstāja savu kartes numuru, no kur tev katru mēnešu noskaitās, tas ir kaut kas nē. Jā, tāpēc, ka šobrīd šajā laikā viss ir piesātināts ar abonēšanu, tāpēc, ka visur tev Netflix, LinkedIn, vēl kaut kas tur visur dod savus kartes, un pēc tam tu mēneša laikā paskaties, bāc, tu esi tik daudz naudas iztērēs, ko tu ikdienā nelieto iespējams, ja? Tad, ja es pareizi sapratu, tad principā Runaskola, kā strādā līdz šim, tad jums nav bijis nepieciešams papildus finansējums, jo jūs to visu attīstījāt uz saviem resursiem, respektīvi nopelnījāt, ieguldījāt un tā tālāk. Tu arī nopelnīji to naudu no Runaskolas ieguldi tālāk attīstībā, vai kā tu rīkojies ar to? Jā, es ieguldu dzīvokļos, kurus es tālāk arī izīrēju, un es tādā veidā veidoju savu pensijas uzkrājumu ar nekustamiem īpašumiem. Tā ir pašlaik man tāda lēna, mierīga stratēģija ieguldījuma jautājumos. Kāda ir motivācija, kāpēc tu patiesībā pavisam citā jomā esi? Ja? Tad sanāk, ka tu gūsti ienākumus no biznesa, kas ir Runaskola, un ieguldi tos ienākumus pavisam citā sfērā. Kāpēc? Kāda ir tā motivācija? Tas vispār ir ļoti interesanti, jo es sevi arī vēroju, kur man dzīvē veicās ar naudu un kur neveicās. Es pamanīju to, ka, kad es Valmierā strādāju teātrī pirms 15 gadiem, es iegādājos Valmierā vienu dzīvokli, kas bija mans pirmais nekustamais īpašums, ko es iegādājos. Pēc 3 gadiem man vajadzēja to dzīvokli pārdot, un tad tieši tajā mirklī tā dzīvokļa cenas Valmierā kāpa 3 reizes. Okay. Un es rītīgi labi nopelnīju. Āķis lūpā. Netīšām, arī kaut kādā ziņā āķis lūpā, un es saprotu, ka man ir forši brīvi līdzekļi, un es varu atļauties kaut ko nedaudz vairāk. Un tad es meklēju iespējas Rīgā iegādāties dzīvokļus, un par to summu plus vēl kredītu es varēju iegādāties 4 dzīvokļus Rīgā. Okay. Tā bija veiksme. Protams, ka man nebija tāda zināšanas, ka Valmierā aizies tās cenas tik labi augšā. Un tas man bija baigi foršais tāds starta kapitāls, un es pēc tam pamanīju, ka man ar nekustamiem īpašumiem un šādām investīcijām, lēnām, smagnējām investīcijām labi veicās. Yeah. Un tas pat tāds bija loģisks nākošais solis. Labi, skatīsimies. Es nekur neskriešu, nesteigšos, un es mēģinu ik pa laikam papildināt šo savu portfeli. Un cik tev šobrīd ir tavā portfelī nekustamā īpašuma? 6 dzīvokļi. Tev visi Rīgā viņi ir? Jā. Visi Rīgā. Un tu viņus izīrēji? Jā. Okay. Un es saprotu, šeit tev ir attiecības ar ārējo finansējumu, jo, lai iegādātos nekustamo īpašumu, tev visticamāk droši vien vajag kaut kādu līdzfinansējumu. Kāda attieksme tev ir pret kredītiem? Draudzīga. Okay. Nē, vienkārši tā ir tīra matemātikas spēle. Ja tu zini, cik tev nāk īres ienākumi, ja tu redzi savu kredītu maksājumu mēnesī, tavs vienīgais darbiņš ir dari visu iespējamo, lai tev būtu īrnieki dzīvokļos. Un tas viss, kas tev ir jāizdara. Bet tā ir riska uzņemšanās. Kaut kāds risks tur ir, protams. Bet man arī ir ienākumi vienmēr no Runaskolas. Un ja būtu kaut kāda krīze, es varētu atļauties izbalansēt un vienalga veikt šos te maksājumus. Tas, kas man patīk ar dzīvokļiem, nekustamiem īpašumiem, kad tirgus vērtībā augs. Yeah. Un es domāju 7 un 10 gadu periodā, un visticamāk tie dzīvokļi būs vērtīgāki pēc šī laika posma. Un tāpēc es nebaidos no kredītiem tieši šajā konkrētajā kontekstā. Un kur tu ņem šos kredītus? Bankās vai nebankās? Bankās, ja? Kāpēc?
Kāpēc valsts bankā? Kāpēc bankās, jā? Tādās, es esmu Citadeles klients. Mhm. Un, ja godīgi, vienkārši mēs uztaisījām tirgus izpēti, kas ir man ir apsaimniekotāja kompānija, kas patiesībā Jā. meklē īrniekus un ar viņiem komunicē. Tad tu pats to nedari. Es pats to nedaru, es atstāju to profiem, un man ir ļoti forši brīvs. Jā, es to gribēju brīvs tieši prāts. jautāt. Tu gan runas skolā esi publiska persona, ja? Principā tas ir tavs zīmols, tava seja, ja? Tad nekustamības man likās, pa kuru brīdi tu guli vispār, ja? Vai tev ir laiks tam? Tad es sapratu, tad attiecīgi tu vienkārši investē, bet tev cilvēki nodrošina īrniekus un apsaimniekošanu. Jā, tieši tā. Tā kā es diezgan maz savu procesoru aizņemu saistībā ar šo te jautājumu. Jā, bet mēs vispār izpētējām tirgus piedāvājumu ļoti reti, kad pirms gada, kad mēs to darījām, ļoti reti, kur bankas bija gatavas finansēt fizisku personu, arī mēs runājam par investīciju portfeļiem. Jā. Citadele banka bija, ja ne vienīgā, tad viena no. Un tad patiesībā man pat īsti nebija izvēles. Viņi piedāvāja, mēs ņēmām. Tagad man ir piedāvājumi jau no citām bankām. Nāciet pie manis. Protams, bet tu ņem kredītus kā uz privātu personu, ja? Jā. Un kas tavuprāt ir tagad šobrīd tie kritēriji, kāpēc tu šobrīd esi pieprasīts banku jomā, kāpēc viņi grib tev dot kredītus tagad? Un tajā laikā, kad tu tikko sāki, tad nē. Grūti pateikt, es tikai kaut kā varu nojaust. Protams, kad ir runas skolas apgrozījums, arī ir publiska informācija, to visu var redzēt. Otra lieta, bankas arī skatās, lai viņiem tie klienti būtu kaut kādi savu nozaru līderi. Jā. Tas arī ir tāds objektīvs kritērijs arī no viņu mārketinga, no PR viedokļa, viņi arī to ņem vērā. Tā, draudzīgas attiecības, nekas jau tur vairāk nav. Jā, droši vien arī tavs publiskais tēls, tu jau Latvijā esi diezgan atpazīstams un pareizi jau tu arī saki, arī runas skolas rādītājs un tu taču arī ir portfelī vairāk jau nekustamā īpašuma. Droši vien, ka tā informācija ir viena no, kāpēc. Labi, un kādi vispār ir tavi nākotnes plāni, pieņemsim tuvāko 3 gadu laikā? Kur tu gribētu būt pēc 3 gadiem? Kas tu gribētu būt pēc 3 gadiem? Es domāju, ka runas skola vēl turpinās augt un attīstīties. Es jūtu, ka podcastu nozara Latvijā tieši tagad sāk augt un veidoties. Mēs gribam arī ieņemt savu diezgan labu, stabilu pozīciju arī šajā tirgus sfērā. Es domāju, ka šie ieņemtie virzieni turpinās darboties. Mans pensijas portfels ar dzīvokļiem arī lēnām, arī kaut kādā ziņā augs. Man patīk biznesa kā sports. Es tā par to skatos. Man ļoti patīk eksperimentēt ar daudzām lietām, un mani interesē eksports. Man interesē, kā varētu iziet tajā eksporta tirgu. Bet kas tev šobrīd traucē, lai iziet eksporta tirgu? Galva. Nekas jau cits nav. Galva, ja? Tikai galva. Kas tajā galvā ir? Kas ir tie traucēkļi, kas tev traucē? Tāds milzīgs uzraksts galvā, nav laika. Okay. Un tā ir ilūzija. Ir laiks. Un vienkārši jāspēr pirmie soļi, un tas ir jādara. Tu kā baidies to uzticēt citiem cilvēkiem izdarīt? Nē, tas plāns patiesībā nav nekāds noslēpums. Man diezgan labi patīk, kā mēs darbojamies abonēšanas sistēmā tajā skolu platformā ar saviem materiāliem. Nozīmē, man vienkārši angļu valodā jāieraksta tas, ko jau es sen zinu, ko es pasniedzu lekcijās, bet tikai angļu valodā. Un tad ir mārketingā man arī pieredze, es apmēram zinu, kas strādā un kā to izdarīt. Tas vienkārši būs vēl viens bizness. Tas nav tikai maz piedēklīts, tas ir reāli vēl viens bizness. Tas ir principā ieguldījumi, testēšana, jo tu faktā nezini, kā tas strādās citā tirgu. Tev principā ir jāatvēl kaut kāds finansējums tam, ko tu esi gatavs pazaudēt, tikai testa pēc, lai saprastu, vai tas tur strādā. Jo es, cik zinu, arī pieņemsim Latvijā, tur mums salīdzinoši lēta tās reklāmas maksāja, tur pretī citā valstī tev vajadzēs tur reiz 2, 3 vairāk par to pašu rezultātu, lai tu saņemtu to pašu rezultātu. Un tur vēl ir jāsaprot arī to cilvēku, kā viņi reaģēja uz cita mentalitāte, cita tautība, ja pieņemsim, tur iespējams savādāk ir tie
Nu, jā, tur principā ir pareizi jau tu saki, tas, kas tev ir galvā. Mums galvā īstenībā pats lielākais bloks ir mūsu smadzenes, kuras vienmēr izdomās, kāpēc nē. Ja? Bet, un otrs, es domāju, arī tikpat svarīgs ir šis finansiālais, tāpēc, ka iziet citā valstī, tas prasīs finanšu līdzekļus. Kā tev šobrīd ar to ir? Ja tev, pieņemsim, viss būtu kārtībā ar galvu, jā, ja tev viss būtu kārtībā ar galvu, vai tev ir pietiekoši daudz finansējumu, lai tu varētu iziet vismaz vienā valstī? Jā, nē, man ir jautājums nav pat finansēs nekādās. Es pilnīgi mierīgi varētu startēt angļu valodā, angļu tirgu un investēt reklāmās, vismaz sākt ar 5000 eiro mēnesī, kas ir pilnībā normāli. Man ļoti interesē, ko es iegūšu kā datus, jo, redzi, es mācu komunicēt. Ja tev māca komunicēt cilvēks, kuram angļu valodā tomēr ir jūtams neliels dialekts, Okay. tas ir diezgan būtisks apstākļus kā tāds. Un to arī Aleks Hormozī ir pieminējis savās nodarbībās. Ja tu gribi amerikāņu tirgu iet iekšā, runā viņu izteiksmē, viņu valodā. Tas ir vēl viens faktors. Otrkārt ir neviens amerikānis no anglis nevar man vārdu izrunāt. Es viņiem esmu vai nu vīšturs, vai nu viss kaut kas tur cits, jā. Šie te mazie apstākļi veido manā uztverē tos šķēršļus kaut kādus. Bet tikmēr, kamēr es to nebūšu izdarījis, nebūšu iegūst to īsto atgriezenisko saiti no tirgus, jo tirgus būs vienīgais, kas teiks to. Un es ticu arī, ka tas saturs un tā zināšanas tomēr ir pietiekami labas un vērtīgas, lai arī uzrunātu arī to tirgu. Kaut gan jāņem vērā arī statistika. Anglijā vai Londonā, precīzāk sakot, vairs nav tā, ka 98% ir angļi. 30% vai 40% ir, un tieši ārzemniekiem vai iebraucējiem, kuri grib runāt angļu valodā vai komunicēt labāk, tāpēc ir ļoti forša, laba auditorija. Bet neesi domājis pat par to otru modeli, ko tu ieskicēji, ka nevis tu esi galvenais tēls tajā savā biznesā, bet patiesībā tev ir biznesa modelis, un tu vienkārši viņu replicē citur, bet tu neesi tā biznesa modeļa seja, pieņemsim citā valstī, tu varbūt tādu pašu režisoru vari atrast, kurš veido šīs apmācības tajā valodā un būs perfekts vienkārši. Tu replicē šo biznesa modeli tajā valstī, un tu neesi tā publiskā persona. Jā, abi divi modeļi ir ļoti labi. Tas viens modelis, kad ir personal branding vai Tony Robbins virziens, kur viņš ir uzbūvējis mežonīgu impēriju ap sevi vienu pašu, kas ir variants, un otrs variants ir, mēs zaudējam kvalitāti, ir jāsaprot tas, bet mēs aizējam tādā nedaudz rūpnieciskā pasākumā, kur mēs ļoti lielu uzmanību veltam tieši HR jautājumiem, cilvēku, kā dabūt kādus trenerus, kā viņus apmācīt un kvalitāti kontrolēt. Tas ir pilnīgi cits atkal biznesa modelis, kurā mēs neesam līdz šim bijuši vispār. Tas ir tas, ko tu saki, kvalitātes zaudēšana, tas ir tas, kad es gāju pie Nika Jansona uz viņa apmācībām saistībā arī par digitālo mārketingu. Un kā viņš visās reklāmās visur parādās. Un viņš saka, hei, sarganizējam tikšanos, tu būsi Niks pie Nika nāc, ja? Un tu ej pilnā pārliecībā, ka tu satiksi Niku Jansonu. Bet tu aizēji pie viņa un tu satiec Niku Staru. Izrādās, tas ir viņa kolēģis. Un tev ir tāds aplausiens, jo tu liekas, bāc, bet es gribēju Niku Jansonu, ja? Un tas ir tas, ko tu saki, ka tur iespējams arī tāda neliela vilšanās tajā pircējā ir, ja? Jo viņš grib saņemt to, ko viņš, pieņemsim, tur ir reklāmās redzējis, viņam liekas, ka viņš ir to nopircis. Tā kā. Jā, bet forša saruna. Viestur, tagad tev ir, es teikšu tā, cik tev gadus pieredze, jau ir 6 gadus pieredze biznesā. Un kāda ir tā viena atklāsme, ko tu šodien vari droši teikt par naudu, par finansēm, ko tu iepriekš, pieņemsim, nezināji, bet šajā ceļā uzņēmēja darbības tev ir atnākusi pie tevis šī atklāsme par naudu, par finansēm? Jebkurš izdevums, jebkura izdevuma pozīcija ir jāuztver kā skola, kā universitāte. Un mums ir jāsaprot, ko tā skola mums māca. Ir jākrāj un jāsaprot informācija, kas nāk no iepriekšējām investīcijām vai izdevumiem. Un jāanalizē, un tad ir jāpieņem šie te lēmumi.
Un tā ir tā galvenā, laikam, atklāsme priekš manis, kad ir jābūt tai sistēmai, kā mēs visu dokumentējam. Tur jābūt ir ļoti, ļoti skrupuloziem, un tas ir tas, ko es savai komandai katru nedēļu atgādinu, kāpēc nav piedokumentēts tas. Jo mēs nevaram pieņemt lēmumus, pareizus lēmumus, kur spiest gāzi, kur investēt, ko darīt tālāk. Tā ir galvenā mana atziņa, un man patīk šī te universitāte, man patīk šī skola, esmu gatavs patestēt arī eksporta variantā, kāda būs tā informācija no šiem izdevumiem, bet līdz ar to es nebaidos no izdevumiem, no investīcijām. Jautājums ir, kāda informācija man tas dod. Tu esi pazaudējis naudu? Cik daudz? Nu, kaut kādus... vispār kopā sumāri vai tā atsevišķi? Summāri, aptuveni. Atkarībā tādās ļoti stulbās investīcijās ap 30,000. Kas ir stulbas investīcijas? Pirms vairākiem gadiem es vienkārši paspēlējos kriptovalūtas tajās biržās. Okay. Un tur ir tāds brīnišķīgs ieraksts leverage. Izrādās, ka tu vari likt visādus procentus tur augšā, vai ne? Tā bija man ļoti dārga universitāte. Biznesā esi pazaudējis naudu? Nu, redz, protams, es esmu pazaudējis ar sliktiem lēmumiem, bet es to neuztveru kā zaudējums. Tas tomēr ir tā pieredze un tā ir vērtība. Visu laiku ir kaut kāda zaudējuma, visu laiku. Okay. Bet ar iegūmu arī. Jā, bet tu principā iegūsti vienkārši mācību, pieredzi, lai tālāk ietu straujāk, veiksmīgāk un neizdarītu, vai ne tāds pašus lēmumus. Viss ir par lēmumiem. Jā. Un ko tu ieteiktu jaunajiem uzņēmējiem? Viens tavs ieteikums noslēgumā, tava atziņa ieteikums, ja viņi ir šī uzņēmēja darbības ceļa sākumā? Nu, es nebūšu oriģināls, ir pietiek uzkavēties galvā un domāt un baidīties, jāspēr tie pirmie soļi. Un tā prakse un tā realitāte un tas tirgus tev visu pastāstīs, tev tirgus visu pateiks, tev tikai jābūt uzmanīgam un jāklausās. Tas ir saistīts ar cenām, ar produktu, ar reklāmām, ar visām stratēģijām, tirgus visu pateiks. Super, un lai piepildās un viestur, lai pēc gada tu būtu jau ārpus Latvijas, ja, pietiek dzīvot savā galvā, lai mēs redzētu tavu angļu versiju, ja, un jāsaka paldies, ka tu šodien atnāci pie manis, bija baigi foršā saruna, un es ceru, ka skatītājiem arī noderēs, un tā galvenā atziņa, ko es iegūstu no tevis, ir tiešām principā divas. Tas ir precīzi, ka tev vajag visus izdevumus skaitļus, lai tev viss ir pārredzams un lai tu vari uz šiem iepriekšējiem rezultātiem izdarīt nākotnes tā kā nevis nākotnes lēmums, lai tu varētu pieņemt uz vēsturiskiem rezultātiem. Principā skaitļi tev parāda, ja, kas strādā, kas nestrādā. Un otrs ir pietiek dzīvot savās domās, bet vienkārši ir jādara, ja, jo paši mēs esam savu lielākie pretinieki patiesībā šajā veiksmes ceļā. Paldies arī skatītājiem, ka noklausījāties līdz galam. Un, ja jums iepatikās šis raidījums un ir kaut kādas atklāsmes, tad aicinu iekomentēt un padalīties ar to, un uz tikšanos nākamajos raidījumos. Čau!